Dažreiz man ir grūti panākt, lai bērni izteiktu savu viedokli. Vai jūs varat kaut ko ieteikt? Vai mēs varētu par to nobalsot? Kā šis attēls varētu palīdzēt bērniem izteikt viedokli par savām sajūtām? Es gribētu, lai jūs apskatātu šos ziloņus un nobalsojot man pastāstītu, kādas sajūtas jums izraisa attēls. Ļoti labas vai arī ļoti sliktas, vai varbūt viedoklis ir kaut kur pa vidu. Apkopojot balsis, mēs redzam, ka bērni var ļoti ātri izteikt savu viedokli. Savukārt, es varu rezultātus iegūt un apkopot uz darba lapas. Tā nu mēs redzam, ka 5 bērniem attēls liek justies ļoti slikti, ka ir 4 bērni, kuriem attēls rosina labas sajūtas, un ir daži, kuri nav pārliecināti ne par vienu no šiem viedokļiem. Tagad es šos rezultātus ievietošu nākamajā darba lapā. Šeit ir sagatava, ko esmu izveidojusi, lai palīdzētu bērniem pārdomāt jautājumu dzīvnieki nebrīvē. Vai viņi par to, pret to, vai arī nav pārliecināti. Mēs esam ieguvuši rezultātus no iepriekšējās darba lapas, un tagad varam balsot vēlreiz, lai salīdzinātu un redzētu, kurš ir spējis mainīt savu viedokli. Ko jūs bērnam teiktu, lai panāktu, ka viņš maina savu viedokli? Panākt, lai mazi bērni pieņem lēmumu, varbūt to mainītu un atzītu šo pārmaiņu, tas ir liels sasniegums.